Laikā, kad vecītis kavējas atmiņās par Agnesi, to pašu Agnesi vaļnieci, Agnese darbojās savā sniegotajā lauku īpašumā Ziemeļvidzemē. Pirms saiņot darbus sūtīšanai klientiem, viņa nes tos uz darbnīcu, lai vēlreiz pārliecinātos, vai nav jāievelk vai jānogriež kāds diega gals šallai, kleitai vai kaklasaitē. Pirms vairākiem gadiem, iegādājoties padzīvojušu lauku viensētu, Agnese nolēma to uzfrišināt un vienlaicīgi pieņēma lēmumu aiztaisīt savu salonu mīļajā Rīgā. Aiztaisot salonu, viņa nolēma atvērt darbnīcu lauku viensētā. Pārceļoties uz idilisko vietu šeit dabas pašā vidū, viņas veļas iedvesmu jaunu kolekciju radīšanai. Katru gadu ap Ziemassvētkiem Agnese aicina klientus pie sevis, jo starpnieks Ziemassvētku vecītis kaut kur pazudis. Kur gan viņš ir? Agnese bieži domās kavējas pie Ziemassvētku vecīšu, kurš allaži ieradās salonā ar gāru nepieciešamo dāvanu sarakstu. Viņš bija ļoti atraktīvs kungs un labs mārketinga un pārdošanas speciālists. Viņš ne tikai iegādājās izstrādājumus, bet labprāt tos pielaikoja. Kur viņš ir pazudis? Kur viņš ir tagad? Vai man tikai izskatījās? Tur kāds bija? Agnese netic savām acīm. Vai tiešām? Halo! Nāc, šu!